Sveicināti, mani sauc Spodris, un man ļoti garšo saldējums. Es ikdienā ļoti daudz ēdu. Kā jau Kārlis pēc tam minējis, Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras students. Un, tā kā šodien mēs parunāsim par zinātni un lietām, kas sagādā baudu. Attiecīgi, tā kā šis temats ir tāds ļoti interesants, tāpēc es vēlos brīdināt, ka prezentācija saturēs virkni dažādu erotisku materiālu. Tāpēc personām līdz 18 gadiem būs jāizver acis un jāizspiež ausis, bet pārējām personām tad jāizbauda skati skaistie. Es ceru, ka viņi būs daudz, bet to mēs redzēsim. Tātad sākumā bija tā, kad mums pirms pāris gadiem bija tāds pārnots izteiciens, maisiņš vajag. Un mēs visi teicām, jā, mums vajag, un mēs viņu ņēmām ciet un gājām uz mājām, tip, un pēc tam kaut kur izmetām. Bet kur tas viss paliek? Kā mēs zinām, nekas uz šīs planētas tāpat nepazūd, un kaut kur tam ir jānonāk. Bet tas mūs īsti neinteresē, bet patiesībā tas nonāk izgāstuvē. Un izgāstuvē tās ir 178,000 tonnas ik katru gadu, un tas ir viena vesela 9 stāvu māja. Un katru gadu nāk viena 9 stāvu māja klāt, otra 9 stāvu māja klāt. Tas galīgi neizklausās labi, un lietas labā vajadzētu kaut ko darīt. Taču ir arī gaišā puse, ir arī citi, kas ražo dažādas atlikuma produktus, un viena no lielākajām nozarām ir meža nozare Latvijā. Tad, pateicoties tā, mums arī ir universitātes, skolas, slimnīcas un citas lietas, jo nes lielu pienesumu valsts budžetam. Bet ir arī šī negatīvā puse, ka šajā procesā tāpat rodas dažādi ražošanas atlikumi, un tās ir 2,2 miljonu kubikmetru gadā. Principā tas ir gandrīz vesels ziepnieku kauns, bet, paldies Dievam, daļa no šiem atlikumiem tiek sadedzināti, kas atkal no otras puses nav īsti prātīgi, kāpēc labu mantu dedzināt, ja viņu var kaut kur izmantot. Un te arī sākās tā lieta, tāpēc, kad es neatzīstu labu mantu dedzināšanu. Un kāds pētnieks jau pirms tam ir pētījis, senatnē, kad plasmas savienojot ar koku, mēs varam kaut ko labi iegūt. Tad kāpēc nesavienot šos te atkritumus un iegūt jaunu produktu, nevis jaunus atkritumus? Kāpēc nesamazināt viņus draudzīgā veidā, radot tiem nopietnu pielietojumu? Un tas arī bija mans pētījuma mērķis, ko es uzsāku jau bakalaura darba laikā. Tad mācu šos te otrreizējās plasmas, savienoju kopā ar koksnes pārstrādes atlikumiem. Un tā kā plasmasas bija nepolāras, bet koks nepolāra, tad viņi tā kā vīrietis un sieviete lagā negribēja draudzēties, bet mans tas uzdevums bija, lai viņi tomēr sadraudzētos, kaut kā. Un tad sākās tās lielākās grūtības, jo vajadzēja atrast tās pareizās saistvielas, lai viņi pie pirmajām asarām šis te jaukais pāris vienkārši neizjuktu. Un tad, kad viņiem ir karstāki savienošanās mirkļi, lai viņi atkal nepārkarstu. Un visbeidzot, ja viņi grib kaut ko ekstrēmāku, tad vajag arī kādu lubrikantu. Un tā nācās meklēt šīs te pareizās piedevas, lai viss tā kā notiktos kā vajag. Un tur palīdzēja stiepšana, liekšana, ciršana, kā arī mērcēja mazliet, viss kaut kur. Principā mocīja tā līdz kā tā kārtīgi, lai pārbaudītu, kā viņi tad īsti tur turās kopā un kas tad tur var sanākt, jo, kā zinām, stabilām attiecībām vajag daudz stiprības kopā. Un tad arī bija pirmie tie rezultāti, tad gandrīz 2000 paraugu tika satestēti, un kā man toreiz likās, baigi labi, 3 kompozīcijas vesels iegūt dažādas, kuras var izmantot, un tika sarakstīts arī 4 publikācijas citējumā žurnālās. Un tika pabeigts veiksmīgs projekts, bet ko tas nozīmē? Tas principā nozīmē viss. Tālāk nē. Un es gribēju turpināt, es gribēju nonākt līdz šī inovācijai, jo inovācija ir tad, kad Pēters var nopirkt manu materiālu veikalā, tad es gribēju tikt līdz tam, lai Pēters kādu dienu tiešām to var nopirkt veikalā. Un tam visam bija nepieciešama zināšana pārnest no šīs fundamentālās zinātnes uz rūpniecību. Un te sākās mans lielais izaicinājums, kas principā nebija tik vienkārši. Paldies Dievam, tāds sadarbības partneris kā Latvijas Finieris koncerns, kur es arī šobrīd pats darbojos. Tad, kas arī saražo ļoti daudz koksnes atlikumus, un tad viņiem interesēja, kā tad varētu šos koksnes atlikumus iedzīgāk izmantot, teiksim tā, un radīt jaunus produktus. Un tad sākās, tad nācās man atbildēt uz daudziem jautājumiem, ja es šo materiālu izmantošu, tad kādas būs šīs te investīcijas ražošanā, kādas būs gan izmaksas, kāda būs šis te atmaksas laiks, lai saprastu vispār, vai to ir vērts darīt. Un tad pirmais bija rēķināšana uz papīra. Un tas arī negāja viegli, jo pēc tam nācās arī šos procesus mērogot. Un principā tad nonāk pie secinājuma, ka tas, kas bija laboratorijas mazajā kastē, galīgi nestrādā uz 2 stāvu mājas iekārtas, jo
procesi ir pilnīgi savādāki un atšķirās ļoti būtiski. Un tad es sapratu, cik tā aiza ir patiesībā liela un plaša starp šo te fundamentālo zinātni un ražošanu, jo tie ir pilnīgi cita apjoma pētījumi. Paraugu vairs nav maziņi daži centimetri, bet tie ir metros mērāmi. Ļoti liela un tiek rauti kaudzēs. Un tā ir pilnīgi arī cita veida atbildība, jo tas, ko tu uztaisi, pēc tam nonāk pie gala patērētāja, un tu kā inženieris esi atbildīgs par to, ko tu esi uztaisījis, un tu esi atbildīgs vēl pārējos 500 gadus, kamēr šis materiāls tiek ražots, un lai viņš atkal nenonākt izgāstavē. Un papildus tam visam nāk citi bonusi, jo tev ir jābūt vismaz garāžas līmeņa juristam, kas saprot kaut ko no dokumentiem, tev ir arī jābūt vietējiem sēdes ekonomistam, kas māk saskaitīt līdzi, kas notiek, un visbeidzot, tev ir jābūt arī komandas cilvēkam, jo jāsaprot pie katra, kur tu ej, kā tu komunicēsi un kā tu sarunās lietas. Un kāda rezultāti paraugs vairs nemēra skaitā, bet mēra, cik tonnas ir saražotas. Un jā, tās ir 8,9 tonnas. Principā tā līdz galam pie kādas kārtīgas kompozīcijas nav. Ir gan drīz viena publikācija, bet svarīgākais ir tas, kad ir cerība. Jo tad, kad tu esi uzlīmējis mazu paraudziņu un var uztaisīt smuku bildi, kad izskatās, ka tas varētu būt nākotnes produkts, tad tā ir cerība. Un tāpēc arī man pētījuma mērķis ir izaudzināt šo te pētījumu līdz tādam lielam kārtīgam vīram, kas būtu šis te jaunais produkts, apveltīts ar jaunām īpašībām, kārtīgs tehnoloģiskais process un gala patērētājiem lētāks produkts, ja pētniecība ar nākotni. Tāpēc arī mans tas aicinājums ir neražot tikai papīrus un paraugus, bet censties to novest līdz galam, jo šis ir pēdējais laiks, kad to var sākt darīt, un tas būtu jādara. Tātad paldies visiem par uzmanību. Paldies, Kārli!